Mūsu valsts domā, ka mēs esam tādi mazi drusciņi pastulbi bērni, kurus jāliek kaktā. Principā uz mums nevar paļauties. Pilnīgi noteikti. Par investīciju vidi ir tā, ka vispār tas jēdziens, manuprāt, ir bijis tāds nodrāsts. Ja? Tad atsvaidziniet viņu. Nobružāts. Es saprotu, tad atsvaidziniet. Patiesībā tā vide ir tāda vienkārša lieta, kur vajag būt divām kvalitātēm. Lai strādāt ir viegli un strādāt ir prieks. Un jo strādāt ir vieglāk un vairāk tas prieku var sagādāt, jo vairāk lietas var tapt, ja, un rasties. Bet kā ar Latvijā, tad mums ir viegli un iespējami? Latvijā joprojām ir iespējami, bet, protams, ir atsevišķi izaicinājumi. Ja? Izaicinājumi ir, visi jau zina, lielam. Birokratizācija, formālisms, brīdinājumi, vēstules, sodi, sodīšana, kontrole. Arī investori ienākot Latvijā, es domāju, ārvalstu investori, viņi tātad pēc laika saskarsies ar šo pašu? Protams, bet jāatzīst, ka viņiem ir vieglāk, tāpēc, ka daudzi no viņiem jau ir pietiekami lieli. Un skaidrs, ka lielākiem ir dažādi koridori, zaļie koridori un kas vēl ne. Viņi saņem no vida tur, diplomus par to, ka viņi ir lielākie nodokļu maksātāji. Es domāju, ka tajā kategorijā tas formālisms un barjeras kaut kādas vairs nav tik izteiktas. Ja? Tas formālisms vairāk ir attiecībā uz jauniem, kas tikko sāk, kas kaut ko mēģina. Tiem ir diezgan grūti.